Esiet sveicināti! Eriks Challenge autosprinta pirmais posms 2025. gadā. Teju 200 dalībnieki no visām 3 Baltijas valstīm. Manuprāt, spēcīgākais sastāvs, kāds mums jebkad ir bijis, un aizraujošā, protams, Raganas katla konfigurācija. Tā kā dodam vaļā, dodam virsū, būs forši! Nu, un kā ir pēc ziemas šajā vasarā, kur ir lielākās atšķirības, kā pašai patīk? Īstenībā, tikai tie laikapstākļi šoziem jau bija baigi silti salīdzinoši, tāpēc nevarētu teikt, ka būtu baigi varbūt tā trasa mainījusies. Protams, ir foršāk, ir garāks tas brauciens un ir arī vairāk tās taisnes, un Raganas katls, protams, pats par sevi arī ir. Man personīgi pirmā pieredze ar mašīnu viņā līdz to ir interesanti. Konfigurācija vienkārši super, gan ir taisnes ātrumi, Raganas katls un kartiņa trasta, kā rītīgi var izbraukties. Nu, patiesībā arī nemaz nevajag tik lielu vai dārgu mašīnu, var ar veco labo 46 kompaktu cīnīties. Jā, ar veco labo kompaktu var labi pabraukt par top 3. Jā. Droši vien tie taisnie gabalējā, tur tā forši var paskatīties, kā tā mašīna iet. Jā. Nu, var teikt, ka tāda jau vēsturiska tehnika, jā, principā startē. Nu, vēsturiska, jā, cits saka, jāliek aiz skatloga, bet, zin kā, tad, kad viņi izražoja, viņai jau to savu svētību iedeva, kur viņai jābūt, ir nevis skatlogā, bet trasē. Un tu to Tā turpini? kā es cenšos to vienkārši apliecināt tai mašīnai, nevis turēt viņu skatlogā, zin kā. Nu, iespēja par Raganas katlu pirmo reizi. Nu, īstenībā braucot trakāk nekā no malas, kad es esmu skatījusies. Nu, likās, nu jā, nu tur kalniņi, jā, kas tur. Bet, nu, braucot īstenībā ir trakāk, jā, es nebiju gaidījis. Kermo, first time here in Eriks Challenge. How do you like it? It's very good. Track is very good. A lot faster than most of our sprints in Estonia. It's nice track, yeah. Second time in Bikarniki. Never done the Witches Cattle, or I don't know how you call it. Needs to get some getting used to it, but yeah, just trying to beat Latvians. That was my main reason to come here. Yeah, I will keep pushing, trying to beat Rollis with his Turbo S. So that's my main goal. That's my main goal. Try to be Toyota as fast as Porsche. Kerī, tev debija vispār autosportā. Jāsaka to, kā tu izdomāji, ka tieši šodien autosprintā tev tas jāizdara? Man Robs pielauza. Man bija plāns vispār Manosā, kas ir 12. maijā, bet Robis man 4. vakarā uzrakstīja, sestdien braucam. Es saku, nu labi, ja jābrauc, tad jābrauc, nav variants. Cik daudz bija ko sagatavoties? Nu, tomēr tev jauna mašīna, bija jauna, jā, pirms 2 nedēļām viņu atvedu, riepas diskus nomainīju, stūri uzliku, eļļu nomainīju, mūzika ieliku. Bremzes? Nē, Nē? Nē, bremzes stoks nesaistīts. Patrīcija, tu esi viena no retajām dāmām, kas saņēmusies drosmi piedalīties. Kur tu atradi šo iedvesmu? Nu, sāku es ziemas autosprintā un, nezinu, ja jau bēmbi nopērst, te jau kaut kas jādara viņu. Tad jau tā arī es te nonācu. Kaut kādu mērķi sev arī uzlikt pirms sacensībām vai gūt prieku? Šodien īstenībā mērķis bija vienkārši atbraukt un paspēt, tāpēc, ka es 9:25 skrēju iekšā starta mājā, lai reģistrētos, jo pilnīgi visu nakti man garāžā viņi tika likt kopā, jo tur viss aizgāja vienkārši vispār ne pēc plāna. Īstībā labi, top 3 turamies abās 2 RVD klasēs, tā kā braucās arī labi, siltāks beidzot laiciņš paliek, salīts sāk spīdēt un viss forši. Un ir kur vēl pielikt, pats skaties, analizē savu braukšanu vai vairāk tomēr prieka pēc? Vienmēr ir mērķis uzvarēt, prieka pēc ir reti, kad jābrauc, bet mērķis vienmēr, protams, būt labākam, bet saprast to, ka cik ātri ar to mašīnu pabraukt, izspēst no viņas visu. Jā, ir arī datu GPS analīze, protams, skatāmies, salīdzinām video ar citiem braucējiem un, protams, vienmēr gribās maksimāli ātri un precīzi nobraukt. Ir ok, laiciņš sāk uzsilst, trasīt uzsilst, jā. Saķerīt ir, ātrums ir, atliek tikai vākt kaut kur sekundes, kaut kur meklēt savus kļūdas problēmas, zin kā. And the competition level and the organization level, what do you like? Everything is very good. I like it goes fast, pretty much fast everything. You don't have to wait that much.
I can drive in 2 classes, that's good for me. And I will definitely, this year I'm going to drive a lot more in Latvia. Nu, un kāda iespēja? Kā ir būt autosportistam? Forši, patīk. Bomba. Es visu laiku Simu esmu trenējies, ir tagad forši pārkāpt īstā mašīnā. Un kā ir salīdzinoši? Mazāk redzu. Sima, zin kā, tu esi pieredzi, ka tev ir ekrāna apkārt, tu visu redzi, te ir bailīgāk, daudz bailīgāk, jo te ir īsta mašīna, īsta nauda un sava nauda. Zin kā, Simā, tu to mašīnu sasit, nu vienalga, nospied restartu un brauc vēlreiz. Te tu braucē Raganas katlā, nu, ir bail. Kā tu varētu iedrošināt vēl dāmas piedalīties? Nu, zin kā, droši vien no malas izskatās trakāk nekā patiesībā ir atbraukt un pamēģināt, vai ne? Īstenībā, jā, nu, un visi ir īstenībā ļoti draudzīgi un atsaucīgi un nav jābaidās un ātri vien jau kaut kā draugi arī parādās. Un pat, ja varbūt neesi bijis pazīstams pirms tam, tad ātri vien kāds paņem azotē un saka, ka labi, es tev palīdzēšu tūlītās un paskaidrošu. Tā kā droši nav ko baidīties un būs labi. Esam aizvadījuši ļoti spraigas cīņas visas dienas garumā un Eriks Challenge ir noslēdzies. Protams, šis ir tikai autosprinta sākums, sekojam līdzi nākamajām sacensībām.